Pagājušā gadsimtā būvniecība piedzīvoja vienu no lielākajām pārmaiņām savā vēsturē. No papīra rasējumiem un manuālām skicēm mēs nonācām līdz digitālajiem modeļiem un viedām sistēmām, kas ļauj ēkas radīt precīzāk, ātrāk un ilgspējīgāk. Šīs pārmaiņas iespējams pateicoties tehnoloģijai, ko sauc par būvniecības informācijas modelēšanu, jeb īsāk BIM. BIM ļauj arhitektiem, inženieriem, būvniekiem un pasūtītājiem strādāt kopā vienā tā digitālā vidē. Tā palīdz pieņemt gudrākus lēmumus, samazināt kļūdas un ievērojami ietaupa resursus. Šajā video mēs iepazīsim, kas ir BIM, kā tas attīstījies, kādas iespējas tas sniedz Latvijā un pasaulē, un kāpēc tieši šī tehnoloģija tiek uzskatīta par nākotnes pamatu būvniecībā. Mani sauc Adrija Bleidule, esmu Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju programmas 1. kursa studente. Izvēloties tēmu BIM, sev uzstādīju uzdevumus, iepazīstināt visus kolēģus ar to, kas ir BIM, jo daudzi no tiem vēl nav pieredzējuši kaut ko projektēt, vai arī nav bijis iepriekšējā saistībā ar būvniecības procesiem. Daudziem ir nesaprašana, kas ir rasēšana, kā ir jālasa rasējumi, tāpēc arī modelēšana ir kaut kas svešs. Vēlos visiem ierosināt sevi pilnveidot kā inženierus, jo rasēšana, modelēšana ir pamats daudzām inženieru komunikācijām. Protams, šī referāta izstrādē pilnveidojās manas zināšanas arī par modelēšanas iespējām mūsdienās un iespējām, kas gaida mūsu nākotnē. Šī referāta izstrāde palielināja vēlmi kļūt tieši par projektētāju, kas darbojas ar BIM modelēšanu. BIM, jeb Building Information Modeling, ir digitāla pieeja ēku un infrastruktūras plānošanā, projektēšanā, būvniecībā un pārvaldībā. Ir jābūt uzmanīgam ar to, ka tā nav tikai trīsdimensiju modelēšana vai trīsdimensiju modelis, bet vesela datu sistēma, kur katram elementam pievienota informācija no izmaksām un materiāliem līdz enerģijas patēriņam un uzturēšanas grafikiem. BIM padara projektu caurspīdīgu un saprotamu visiem dalībniekiem – arhitektam, būvinženierim, pasūtītājam un būvniekam. Viss notiek vienā kopīgā vidē, kur katrs redz aktuālos datus reāla laikā. Rezultātā tiek radīts ne tikai ēkas vizuālais modelis, bet arī pilnīga digitāla kopija, kas atspoguļo ēkas uzvedību visā tās dzīves ciklā. Būvniecības informācijas modelēšana, jeb BIM, ir balstīta uz ciklisku pieeju, kur katrs projekta posms ir cieši saistīts ar nākamo. Process sākas ar ēkas ideju un konceptuālo projektēšanu, turpinās ar detalizētu modelēšanu, būvniecības un ēkas eksploatāciju. Kad ēkas dzīves cikls beidzas, uzkrātā informācija tiek izmantota nākamajos projektos, veidojot zināšanu loku, kas nepārtraukti uzlabo kvalitāti. Šo cikliskumu nodrošina digitālais modelis, kas kalpo kā vienots informācijas avots visā ēkas dzīves laikā. Katrs dalībnieks, arhitekts, inženieris, būvnieks un apsaimniekotājs pievieno savus datus, tādējādi bagātinot modeli. Tādējādi BIM nav tikai lineārs process, bet nepārtraukta sistēma, kur zināšanai no katras ēkas palīdz nākamajai kļūt gudrākai, efektīvākai un ilgspējīgākai. Lai saprastu, kāpēc BIM ir tik nozīmīgs, jāpieskarās tā vēsturei. Jau 1975. gadā amerikāņu zinātnieks Čārls Īstvens publicēja rakstu par parametrisko dizainu un digitālo būvniecības datu bāzēm. Viņš izveidoja programmu BDS, kas kļuva par pamatu modernajam BIM. 80. gados tika izstrādāts programmas, kur daudzi pazīst arī šodien – Arhicad, AutoCAD, Vectorworks un citas. Tās bija pirmie soļi ceļā uz trīsdimensijas modelēšanu. 90. gados radās IFC failu formāts, kas ļāva dažādu programmu lietotājiem strādāt pie viena projekta kopā. Savukārt 21. gadsimta sākumā uzņēmums Autodesk izstrādāja Revit, kas kļuva par vienu no BIM nozares līderiem. Mūsdienās BIM tiek izmantots visā pasaulē, un to papildina mākslīgais intelekts, mākoņdatošana un digitālie dvīņi. BIM modelis var būt daudzdimensionāls. 3D ir pamats.
Tas attēlo ēkas formu un struktūru telpā, ļaujot novērst sadursmes starp objektiem. 4D pievieno laiku. Tiek redzama būvniecības secība un grafiks, kas palīdz efektīvāk plānot darbus. 5D ir izmaksu dimensija. Tajā tiek iekļauti tāmes dati, materiālu cenas un darba izmaksas, tādējādi novēršot patēriņu. 6D jeb 6. dimensija apraksta energoefektivitāti. Tā analizē ēkas ietekmi uz vidi, palīdz samazināt enerģijas patēriņu un uzlabo ilgtspējību. 7D jeb 7. dimensija ir ēkas pārvaldība. Šī dimensija satur informāciju par apkopēm, garantijām un eksploatāciju visā ēkas dzīves laikā. Nākotnē jau tiek attīstītas arī jaunas dimensijas. 8. dimensija atbild par drošību, 9. dimensija par materiālu pārstrādi, 10. dimensija par digitālajiem dviņiem, 11. dimensija, kur projektēšana palīdz veikt mākslīgais intelekts. Jo vairāk dimensiju, jo precīzāks un gudrāks kļūst projekts. Lai izveidotu BIM modeli, nepieciešamas jaudīgas un specializētas programmas. Visbiežāk izmantotā ir Autodesk Revit programma, kas piemērota gan arhitektiem, gan inženieriem, gan būvniekiem. Arhitektūras projektēšanā bieži vien izmanto Graphisoft Archicad. Archicad ir viena no pirmajām un pazīstamākajām BIM programmām pasaulē. To izstrādājusi Ungārijas kompānija Graphisoft, kas dibināta 1982. gadā. Interesanti, ka Archicad bija pirmā programma, kas ieviesa tā saukto virtuālās ēkas koncepciju. Ideju, kā arhitekts var uzbūvēt ēku digitāli vēl pirms tiek likts pirmais ķieģelis. Šī pieeja tolaik bija revolucionāra, un šodien tā ir kļuvusi par nozares standartu. Programma ir īpaši populāra arhitektu un dizaineru vidū, jo tā vieno inovatīvu dizainu ar ļoti precīzu modelēšanu. Ar Archicad palīdzību arhitekts var veidot pilnīgu 3D ēkas modeli, kur katram elementam, sienai, jumtam, logam vai pat mēbelēm ir savas īpašības. Tas nozīmē, ka modelis nav tikai virtuāls, bet arī satur tehnisku informāciju, piemēram, materiālu veidu, biezumu, cenu un siltumizolācijas parametrus. Ja modelī tiek mainīta kāda detaļa, piemēram, sienas biezums vai loga izmērs, programma automātiski atjauno visus zīmējumus, specifikācijas un aprēķinus, kas ar šo elementu saistīti. Šī automatizācija būtiski ietaupa laiku un samazina kļūdu iespējamību, jo viss projekts tiek atjaunināts vienlaikus, nevis manuāli. Viena no Archicad lielākajām priekšrocībām ir tās sadarbības iespējas. Programma izmanto IFC failu formātu, kas ļauj viegli apmainīties ar datiem starp dažādām BIM programmām, piemēram, Revit, Tekla Structures vai Solibri. Tas nozīmē, ka arhitekts, inženieris un būvdarbu vadītājs var strādāt ar vienu un to pašu projektu, katrs savā specializētajā vidē, bez datu zuduma. Tādējādi visi projekta dalībnieki redz vienu kopīgu patiesības versiju, kas palīdz izvairīties no dārgiem pārpratumiem būvlaukumā. Vēl viena svarīga funkcija ir teamwork režīms, kas ļauj vairākiem lietotājiem vienlaicīgi strādāt pie viena projekta. Katrs komandas loceklis var rediģēt savu daļu un izmaiņas tiek sinhronizētas reāla laikā. Tas ir ļoti noderīgi lielos birojos, kur projektēšanā iesaistīti desmitiem cilvēku. Turklāt Archicad piedāvā arī spēcīgas vizualizācijas un prezentācijas iespējas. Tajā iespējams veidot realistiskus attēlus, animācijas un pat virtuālās pastaigas pa ēku. Šādi 3D vizuālie materiāli palīdz klientiem un investoriem labāk saprast projekta ideju un redzēt gala rezultātu vēl pirms būvniecības uzsākšanas. Archicad pat ļauj izmantot VR brilles, lai klients varētu ieiet ēkā un izjust telpas mērogu, apgaismojumu un atmosfēru. Runājot par praktisko pielietojumu, Archicad tiek plaši izmantots gan sabiedrisko ēku projektēšanā, gan privātmāju arhitektūrā. Programma piedāvā arī energoanalīzes rīkus, kas ļauj novērtēt ēkas siltuma zudumus un energoefektivitāti, kas īpaši svarīgi mūsdienu ilgspējīgā būvniecībā. Konstrukciju modelēšanai, Tekla Structures, bet inženierkomunikāciju projektēšanai bieži vien izmanto Autodesk Civil 3D. Koordinācija starp komandām noder Navisworks, Solibri Office un Trimble Connect. Trimble Connect ir mākoņu platforma, kas paredzēta BIM projektu sadarbībai un datu apmaiņai. To izstrādājusi kompānija Trimble, kas ir labi pazīstama ar saviem risinājumiem būvniecības un inženierijas jomā. Trimble Connect ļauj visiem projektu dalībniekiem, arhitektiem, inženieriem, būvniekiem un pasūtītājiem strādāt kopā vienā tiešsaistes vidē. Tajā var glabāt, koplietot un apskatīt 3D modeļus, rasējumus un dokumentus, bez nepieciešamības sūtīt failus uz e-pastu vai izmantot ārējos diskus.
Viena no galvenajām priekšrocībām ir tā, ka visi dati tiek sinhronizēti reāllaikā. Tas nozīmē, ka, ja kāds projektē veids izmaiņas, visi pārējie redz uzreiz. Tādējādi tiek samazinātas kļūdas un pārpratumi būvniecības procesā. Trimble Connect darbojas ciešā saiknē ar programmām kā Tekla Structures, SketchUp un Revit, ļaujot viegli importēt un apskatīt BIM modeļus tieši pārlūkā. Tā ir digitālā darba vide, kur visa projekta informācija ir viena vieta droši, pārskatām un pieejama jebkurā brīdī. Vizualizācijām izmanto Lumion, Twinmotion vai Enscape programmas, kas ļauj klientam vizuāli pastaigāties pa ēku vēl pirms tā ir uzbūvēta. Lumion ir viena no populārākajām 3D vizualizācijas programmām, ko plaši izmanto arhitekti, dizaineri un ainavu plānotāji visā pasaulē. To izstrādājusi Nīderlandes kompānija Act3D, un pirmā programmas versija tika izlaista 2010. gadā. Kopš tā laika Lumion ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem rīkiem arhitektūras prezentācijas un projektu vizualizācijā. Lumion galvenais mērķis ir pārveidot tehnisku 3D modeli par dzīvīgu un realistisku attēlu vai animāciju, ko var parādīt klientam vai izmantot reklāmas materiālos. Ja, piemēram, arhitekts ir izveidojis ēkas modeli programmā Archicad, Revit vai SketchUp, šo modeli var arī ātri importēt Lumion vidē un pārvērst to par fotorealistisku attēlu ar apgaismojumu, materiāliem, augiem, cilvēkiem un kustību. Lumion ir īpašs ar to, ka tas ir ārkārtīgi ātrs un viegli lietojams. Programma ir izstrādāta tā, lai lietotājs bez animācijas pieredzes varētu dažu minūšu laikā izveidot iespaidīgu vizualizāciju. Lielu daļu darba paveic pati programma. Tā automātiski ģenerē realistisku apgaismojumu, atspulgus, ēnas un atmosfēras efektus, piemēram, lietu, miglu vai saulrietu. Viena no lielākajām priekšrocībām ir plaša iebūvēta objektu bibliotēka. Tajā ir tūkstošiem trīsdimensiju objektu - koķi, automašīnas, cilvēki, mēbeles, lielu laternas un pat dzīvnieki. Ar dažiem klikšķiem var pievienot apkārtējās vides elementus, un projekts uzreiz kļūst dzīvāks un ticamāks. Tas palīdz skatītājiem saprast, ka ēkā iekļausies savā vidē un izskatīsies reālajā dzīvē. Turklāt Lumion piedāvā reāllaika renderēšanu, kas nozīmē, ka izmaiņas var redzēt uzreiz, bez ilgas gaidīšanas. Tas ļauj arhitektam vai dizainerim eksperimentēt ar dažādām idejām, mainīt materiālus, krāsas, laikapstākļus vai apgaismojumu un uzreiz redzēt rezultātu. Vēl viens būtisks rīks Lumion programmā ir Live Scenic funkcija. Tā ļauj savienot Lumion ar programmām kā Archicad, SketchUp, Revit, Rhino vai Vectorworks. Tas nozīmē, ka, kad arhitekts maina modeli projektēšanas programmā, izmaiņas parādās Lumion vidē reāllaikā. Tās ievērojami atvieglo darba procesu un pātrina gala rezultātu sasniegšanu. Lumion nodrošina arī animācijas un video veidošanas iespējas. Ar to var izveidot virtuālās pastaigas pa ēku, lidojumus virs teritorijas vai laika maiņas efektus, piemēram, parādīt, kā ēka izskatās no rīta, pēcpusdienā un naktī. Šādi video ir ļoti noderīgi, prezentējot projektus klientiem, pašvaldībai vai konkursos. Runājot par kvalitāti, Lumion spēja radīt ļoti realistisku attēlu un atmosfēru. Programma izmanto jaunākās renderēšanas tehnoloģijas, piemēram, Ray Tracing un Global Illumination, kas nodrošina dabisku gaismas un ēnas spēli. Ar to iespējams parādīt gan lauku māju ar siltu vakara saules gaismu. Visi izskatās dabiski un emocionāli pārliecinoši. BIM pasaulē un Latvijā ir kļuvis par starptautisku standartu. ASV uzņēmums Betshell Corporation ar BIM palīdzību realizējis tūkstošiem projektu, tostarp Getvikas lidostas modernizāciju, neapturot tās darbību. Ķīnas uzņēmums CCC, jeb China Communication Construction Group, aktīvi izmanto BIM milzīgu infrastruktūras projektēšanu īstenošanā un ir saņēmis starptautiskās balvas par inovācijām. Eiropā viens no līderiem ir vācu kompānija Hochschiff, kas BIM risinājumus izmanto jau gadu desmitiem. Arī Latvijā BIM tiek ieviests arvien plašāk. To izmanto UPB projekti, Skonto būve un Sarma Norda arhitekti, kur ar šīm tehnoloģijām īstenojuši tādus projektus kā Meža parka lielā estrāde,
jaunā Rīgas teātra renovācija un biroju ēkas Deglavas ielā. Tas apliecina, ka arī mūsu valstī BIM kļūst par profesionālu standartu, kas paaugstina ne tikai kvalitāti, bet arī samazina izmaksas. BIM tehnoloģijas sniedz milzīgu iegūmu katrai būvniecības procesā iesaistītajai pusei. Pasūtītais iegūst labāku pārskatāmību un vieglāku projektu uztveri, jo 3D modelis ir saprotamāks nekā plakans rasējums. Projektētājiem BIM dod iespēju strādāt kopīgā modelī, automātiski aprēķināt griezumus un mezglus, kā arī savlaicīgi pamanīt kļūdas. Būvniekiem BIM palīdz būvlaukumā. 4. un 5. dimensija ļauj redzēt būvdarbu secību un precīzi aprēķināt izmaksas. Ēku pārvaldītājiem BIM sniedz iespēju analizēt energoefektivitāti un uzturēšanās vajadzībās pagarināt ēkas mūžu. Protams, BIM ieviešana prasa lielus ieguldījumus programmatūrā, speciālistu apmācībā, tomēr ilgtermiņā šie ieguldījumi atmaksājas, jo tiek taupīts laiks, nauda un resursi. Veicot aptauju starp studentiem un nozares pārstāvjiem, noskaidrojas, ka vairāk nekā puse cilvēku zina, kas ir BIM, un pat 90% uzskata, ka ēkas 3D modelis ir vieglāk uztverams nekā plakans rasējums. Tas pierāda, ka sabiedrībā pieaug izpratne par digitālās būvniecības nozari un nepieciešamību, kas ir jāturpina attīstīt. Mūsdienās BIM arvien biežāk tiek iekļauts izglītības programmās. Rīgas Tehniskajā universitātē ir ievadkurs par BIM, bet Rīgas Būvniecības koledžā iespējams apgūt pilnvērtīgu 2 gadu studiju programmu šajā jomā. Tiešsaistē BIM mācības piedāvā platformas kā Coursera, BIM meistarklase un uzņēmuma CMB mācību centrs. Runājot par BIM nākotnē, nevaram aizmirst arī to, kas pašreiz ir mūsdienās, jo mūsdienu būvniecībā arvien vairāk pievēršas ilgspējībai. BIM šeit ir galvenais instruments. Ar BIM iespējams modelēt ēku enerģijas patēriņu, materiālu ietekmi uz vidi un pat CO2 emisijas visā dzīves ciklā. Tas ļauj izvēlēties vidē draudzīgākus risinājumus jau projektēšanas posmā, piemēram, noteikt, kuras konstrukcijas būs efektīvākas vai kā samazināt siltuma zudumus. Arī ēku pārvaldībā BIM palīdz optimizēt enerģijas patēriņu, analizējot reālaika datus no sensoriem un automatizētām sistēmām. Tādējādi pašreiz BIM palīdz ne tikai būvēt ēkas, bet arī samazināt to ietekmi uz vidi un veidot pilsētas, kas ir draudzīgākas cilvēkiem un dabai. Bet runājot par BIM nākotni, BIM tehnoloģijas attīstas strauji un tuvākajos gados mainīs visu būvniecības nozari. Drīzumā BIM modeļos tiks integrēti drošības dati, kas palīdzēs prognozēt un novērst nelaimes gadījumus būvlaukumā. Materiāla pārstrāde un cirkulārā ekonomika kļūs par normu, jo BIM 9. dimensija ļaus plānot ēku demontāžu un resursu atkārtotu izmantošanu. Digitālie dvīņi un sensori nodrošinās ēkas reālaika uzraudzību, savukārt mākslīgais intelekts spēs optimizēt gan projektēšanu, gan būvniecības gaitu. BIM kļūs par pamatu vietu pilsētām, kur katra ēka būs digitāli savienota ar infrastruktūru un vidi. BIM nav tikai rīks vai programma, tā ir jauna domāšana, kultūra būvniecībā. Tā apvieno cilvēkus, datus un tehnoloģijas, lai radītu ilgspējīgas, drošas un efektīvas ēkas. No idejas līdz pabeigtai būvei BIM nodrošina caurspīdīgu procesu, kur katrs solis ir digitāli kontrolēts un pārdomāts. Apkopojot, BIM nozīme tikai pieaugs. Tas kļūs par neatņemumu daļu no katra projekta, sākot no nelielām mājām līdz viedām pilsētām. Tieši tāpēc nākotnes inženieriem, arhitektiem un projektētājiem ir svarīgi jau šodien apgūt šīs prasmes un domāt digitāli.
BIM ir instruments, kas apvieno tehnoloģijas, zināšanas un sadarbību, un tas ir pamats, uz kuru tiks būvēta rītdienas pasaule, kuru nepieciešams.